Karīnu Lupožu ar viņas jaunāko darbu ekspozīciju. Un šoreiz tā ir veltīta tādai tēmai kā Ziemeļi, Skandināvija. Un nosaukums ir daudz sološs. Ziemeļu vējš, ko tad šis Ziemeļu vējš atnesīs. Un, jā, Karīna mums ir ļoti ilga un tāda laba sadarbība, jo jau mācoties vēl mākslas skolā, Karīna jau interesējās par to, kā var izlikt savus darbus, kā var iesākt savu mākslinieces karjeru ar izstādi. Un tad arī tā sadarbība nav mums pārtrūkusi. Un pēc kāda brīža, pārdzīvojot arī šos lockdownus, kā Karīna mums te stāstīja, un Covid dažādus notikumus, ja, arī atkal esam satikušies. Es gribētu dot vārdu šodien Latgales Kultūrvēstures muzeja direktorai Anastasijai Strautai, lai apsveiktu mums ar šīs dienas autori. Paldies, Inese. Labdien visi, labdien mākslinieces. Patiešām ir prieks Karīnu sagaidīt vienmēr muzejā uzņemt pie mums. Ir vairākas izstādes Karīnai jau notikušas. Un Karīnu es pazīstu jau no skolas pat laikam, no vidusskolas pat. Jo viņa mācījās paralēlā klasē ar manu dēlu. Tā kā Karīna ir tiešām liels prieks par tavu dzīves ceļu, par tavu daļradi. Es atceros, ka tev vienmēr interesējušas vēsturiskas tēmas. Un līdz kā tevi dzīvē ir aizvedusi, tad strādā arī skolā Rīgā. Un vēsturi māci, tā ka viss vienmēr ir likumsakarīgi un viss arī tā saliekas. Lai tev panākumi, lai tiešām tavs radošais ceļš ar vienu iet uz augšu, tur ir Rēzekne atvērusi arī savu mākslas galeriju. Jā. Ceram arī tur jaunas izstādes, jaunas ekspozīcijas, ja? Pēc kāda laika. Jā, tas ir plānos. Jā. Lai tev šis radošais ceļš attīstās ar vienu, un es tev gribētu uzdāvināt tavas pasniedzējas šeit vēl Rēzeknes mākslas skolā, Pauras, akvareļu, albumu, grāmatu. Paldies tev. Jā. Apsveicam. Un vēl piebildīšu, ka Karīna šogad Spēlīna mums sākās skolu, jo bija tāda saruna, ka tu muzeju naktī būsi šeit. Ir mazliet mainījušies apstākļi. Jā, mēs jau tikko to pārādījām. Tad mēs par to pārādījām. Būs attālināta tikšanās. Ļoti jauki, jā. Bet muzeju nakts tas ir brīdis, kad šeit ir ļoti daudz apmeklētāju, un tātad šo izstādi redzēs daudz cilvēku. Tas parasti ir vairāk nekā, varbūt, kad ir parastas darbdienas, kad apmeklē izstādes. Varbūt tad dažus vārdus arī par to, ka Karīna savā izaugsmē ir izvēlējusies vienmēr vēsturiskas tēmas, ja, kad pabeidza maģistra grādu, ieguva Sanktpēterburgas Repina vārdā nosauktajā mākslas arhitektūras un šais vārds bija tēlniecības institūtā, ja. Tad tālāk promocijas darbs atkal par mākslas vēstures un vēsturiskām tēmām. Jā, tā kā arī šī izstāde to atspoguļo, šī interese par viduslaiku kultūru Vācijā. Nevelti esi pavadījusi daudz laika, ja? Tad varēsi redzēt šajā izstādē vairākas skatus no gleznojumus un no šīm pilīm un tādus sižetus, kas to mums stāsta. Un tad arī, protams, ja mēs iedziļinamies kādā vēstures posmā, tad līdzināt arī to laiku dzīves ziņa, kultūras sapratne par pasauli, un tad nāk, kas tas, kam ticēja šie cilvēki, vai ne? Un šajā gadījumā ļoti daudz ir arī šo izstādē par skandināvu kultūru un viņiem piemītošiem pasaules uztveres tādiem stūrakmeņiem, ja, ko viņi sev bija izvirzījuši. Bet to visu Karīna mums pastāstīs nelielā ekskursijā izstāde, jo es domāju, vislabāk un skaidrāk muzeja apmeklētājiem ir klausīties pašu mākslinieku, ne? Un tā ir ekskluzīva iespēja šodien
šeit esot tiem, kas ir atnākuši dzirdēt Karīnas stāstījumu, vai gleznām, kā tas ir nācis, kā tas ir idejas, kā tās veidojas, un pret ko kādreiz ir šīm idejām jāatduras, un kur tos nonāk, ja? Un kā tas viss transformējas, ja? To mēs arī varēsim uzzināt. Tā, varbūt ir kāda vēlēšanās kādam izteikties un teikt kādu vārdu, tad šis ir tas brīdis, ja jūs vēlaties kaut ko teikt. Ja nē, tad vēlreiz apsveiksim Karīnu ar stādi. Un es domāju, ka es varu paņemt Karīnas puteļus un nolikt šeit skaistā kompozīcijā, un sāksim mūsu ceļojumu pa izstādi. Nu, Karina, jā. Es jau pirmkārt, es ļoti priecīgi jūs visus šeit redzēt pēc tik ilgiem gadiem atkal muzeja sienās šajā izstādē, un šoreiz tā izstāde viņa saucas Ziemeļu vējš, viņa vairāk nav tik piesaistīta geogrāfiski, kā vairāk tā noskaņa, ko kā reise kopumā, teiksim tā, tas virziens, kurā ievirzatās izvēlētās gleznes tālāk. Un šīs gleznes, kā jūs redzat, viņas ir dažādos laika posmos radušās, ir jaunākas, ir arī, protams, vēl no studiju laikiem darbi, bet viņi kopumā kā reiz parāda to, teiksim tā, atmosfēru, rada to sajūtu, kā reiz tas Ziemeļu vējš, kā reiz savienojas kopā gan elementi no mitoloģijas, gan arī savā ziņā mazliet tādi fantastiski un nerealistiski momenti, un arī ainavas, un arī jūs šeit redzat, šī te ainava, viņa ir, principā, saucamais stāsts, es viņu sāku diezgan sen. Tajā pašā dienā, kad es uzgleznāju šo gleznu. Tas ir 2018. gads, dinamīkas pie rāznas. Bet ja to iekļaut, tas, teiksim tā, starp kresmu, teiksim tā jau tādu tumšu vakaru, tad šeit ir vēl tas savā ziņā, tas zelta saulriets, jā. Un es viņu uzgleznoju, pēc tam vienā tā kā bieži vien arī māksliniekiem gadās, ka vienkārši ņemēji pasatudūru, jā, tālu. Ir man tā glezna diezgan ilgi nostāvējusi vienkārši pie sienas ar seju, pie sienas, un kaut kā vienā momentā, kaut decembrī es tā padomāju, ko tā glezna stāv, tad pie sienas vajag viņu beidzot pabeigt, jā? Un kā reiz tajā laikā es aizrāvos tādu tehniku kā apsiltīšana, un es izlēmu tajā glezē piedot mazliet tādu laikmetīgāku noskaņu, jā? Tādā veidā, ka es arī savieno, ka, teiksim, tādu bronzas to spīdumu, kas atspīd tajā ezerā, un to zeltaino vēl sauli, ko arī pāriet tajā mazliet, teiksim, tā saulrieta sarkanumā, jā? Tā. Un pēc šī glezna viņa jau ir mazliet jau uz to virzienu, kā, teiksim, tā laikmetīgā māksla, tā, lūk. Nu, kaut kas tā, patīk, jā. Un šī te glezna, kas te blakus ir, viņa ir vēl no mana, teiksim tā, tēmas par vācu ordeni, par viduslaikiem, un arī par, šeit es mēģināju parādīt to, kā saulē spīd un vizuļo tie metāla bruņu cepuris, tie visi tie šķēpi, tā uzmanība saucas Rīta zvaigzne, tā saucamā Morgenšteins, jā, kas ir varbūt daži ir dzirdējuši tālu. Un
Šo te es esmu gleznojusi, iedvesmoties no vienkārši zemē no tiem kā reiz kuģicepurēm Valbavkas pilī. Lai uzgleznotu savu diplomu darbu, teiksim tā, un lai iedvesmotos, lai izjustu to viduslaiku un vārds ordeņu to atmosfēru, mēs ar Nedim braucām uz Valbavku un izstaigājām, un es to starp citu arī uzgleznoju arī šo. Tas ir no galvenās kartāmas. Viņiem bija jau tādā pussaplukušā stāvoklī, to restaurāciju, to atstāti tiek iegēri, bet man tas tā iedvesmo, un kā reiz tas moments, kad spīdē tas sauklīte, kopā savienojoties ar tām ēnām, tas, protams, iedvesmo mani uzgleznot šo interjera gleznu. Jā, kaut arī, principā, es neteiktu, ka manā dārgā ir ļoti daudz interjera gleznu, no šitajot iekārēs no šita veidi, jā. Tālāk. Un no šīs sienas mēs redzam, ka, principā, populāras, teiksim, tā vairāk tāda viduslaiku tēma, un arī šīs aina un tā pilsviņa savā ziņā kopā tā kā viena otru papildina un rada savā veidā kaut kādu stāstu, jā. Tālāk. Tā. Un runājot par šo sienu, šeit es aizrāpus mazliet ar pazudušajām civilizācijām un ar tām, teiksim, tā organizācijām, ko vairāk ir jautājumu nekādu bilšu. Tālāk. Šeit mēs redzam Eldorado un Atlantīdu. Varbūt kaut kas var pateikt, kā jūs domājat, kur te šeit ir ieeja Atlantīdā? Un būs kaut kāds no jums drosmīgais, kas parādīs pirkstu kaut ko, kā jūs domājat, kur tā ieeja varētu būt? Lūdzu, droši. Nekaupējieties. No tā, nu labāk redzams. Nu. Varat pieiet, Valdai ļoti tēlēna domāšana. Kur ir ieeja Atlantīdā? Nu, es tā domāju. Visam vēl varianti. Ir varianti. Kādi būtu varianti? Lūdzu. Man arī variants. Es arī Latviju. Ir daudz negaidītākā vietā. Kad nav tālāk? Vladislav, kāds domā? Arī domāju uz atceru. Bet ja nē, tad ko? Tur ir burtiņas. Nu, kuram ir kādas idejas? Nu, tad stāsti, Karina. Šeit iet, kas saka, savā ziņā kāpnes. Un šeit vienā momentā pagātnē saprojas un te ir lodziņš iekšā. Un šeit kādreiz ir tā ieeja Atlantīdā. Cilvēks iet iedomīgi. Šī leģenda par to Atlantīdu ļoti skaista, jā. Un runāt par Eldorado, man liekas, ka daudz ir dzirdējuši, ka tā ir tā savā ziņā tā inku sakņu tāda zeme, ko visiem no zelta, un kur cilvēks, principā, var ļoti daudz darbumus, un vienā momentā paliek par miljonāru. Bet te ir tāds viens moments, jā, ka inkiem savā ziņā tā bagātība, kas daudzi cilvēki saprot to, kā materiāla bagātība, bet ir arī dvēseles un ir vēl iekšējā, teiksim, tā cilvēka kā personības tāda īpašība, ka, teiksim, tā, cik cilvēks iekšēji bagāts, un tā leģenda vēstīja par to, ka vienā noteiktā laikā un vietā, ezerā, ir parādās tie no zelta pakāpieni, kas ved iekšā. Un no to zelta pakāpienas un ieiet cilvēks tikai tas var, kurš ir tieks savās domās, un viņš ir atbrīvos no visām tām, gribu. Ties, kas ar tādam domām gribu, viņš nekad netiks Eldorado.
Ja? Un tikai par pakāpieniem, plus ir tad kaut kas, kā būtu apgriežas otrādi, un es kāpēc arī parādīju, ka tas ir kā zem ūdens. Un tie pakāpieni, viņi ir, kā saka, metru arī atpakaļ, lai izietu pirms zemē. Tā, nu, tas ir mazliet tā sarežģīti. Tā, jā. Protams, šajā gleznā es biju arī eksperimentējusi tādu kā zvaigžņu debesis un visums, un parādīt visuma to dziļumu un bezgalību, un es teiktu tā, ka tas nav tik viegls uzdevums, uzgleznot visumu un ar to, un lai tā zvaigznes neizskatītos kā sniegs. Jā, un mācās, kā saka, papūlēties, un principā šajā gleznā ir vairāki slāņi, minimums 3. Es uzklāju vienu slāni, gaidīju 2 dienas, pēc tam nākamo lasējumu. Lasējums tas ir caurspīdīgs krāsas slānis, kas kā reiz rāda to dziļumu. Un tā, un kāpēc tas ir tik ilgi? Tāpēc, ka tā ir eļļas krāsu specifika, ka viņa, teiksim tā, žūs no 2 līdz 3 dienām. Ja tas ir tāds normāls, tāds caurspīdīgs slānis, ja tas ir piezāks tāds, krāsu tāds triepiens, viņš var arī līdz 5 dienām žūt. Tālāk. Un šeit ir tāda mazliet, es biju aizraukusies kopumā ar mitoloģiju, šeit var vispār, principā, gan skandināvu mitoloģija, gan tas skandināvas koks, dzīvības koks, Yggdrasils attēlots ar runu ingusu un savā ziņā, tas ir savā ziņā tāds sajaukums, gan no šīs tēmas pārējot uz šo, jā. Un šeit ir tīri, bija viens brīdis, kad es aizraugos ar brīvmūtnieku, teiksim, tādu to, zināmu, masonu, to filosofiju un visu, un es teikšu tā, ka, jā, tu ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tālūk. Bet tas viss ir ļoti interesanti un vilinoši. Tālūk, jā. Mēs pavisam aizmasam runāt kā reiz par Yggdrasilu. Tas ir kā reiz, šis te kungs, viņš bija savā ziņā eksperiments, ko es sajaucu dažādas tehnikas. Tas, teiksim, tā speciāls, tas apstrādātais, tas metāla tās plaksnītes, tas, ko es veidoju, lai apzeltītu šo visu. Un tad, kad tas viss, es tā padomāju, nu, kaut kā nepietiek, kā reizes pielikt, jo es gribēju, lai tas koks viņš ir kā mirkot un spīdētu no iekšas, jā? Un es kā reiz tā padomāju pielikt, kā reiz tos balto to krāsu, kas kā reiz rada to, teiksim, tā to spēku, to spīdēšanu no iekšas, jā? Tālāk. Un šeit ir viena no gleznām, kuras jau kādu laiku man ir, tas ir Lāčplēsis. Bija arī viens laiks, kad es ļoti aizrāvos, es biju vairākas reizes pārlasījis Andrija Kumpo Lāčplēsi eposu, jo tas ir, teiksim, tā kā māksliniekiem, tas ir ļoti iedvesmas bagāts epos, un tur ir ko iedvesmoties, un tas ir aina, kad Lāčplēsis devās ar saviem ziemeļmītnes meklējumos. Un šī glezna atšķirībā no pārējām, viņa ir gleznota ar temperas krāsām. Temperas krāsām ir viena tāda īpatnība, protams, tagad viņas vēl agrāk, tas pats Leonardo da Vinci, Michelangelo, viņi gleznoja savas freskas, kā reiz ar temperas krāsu. Agrāk to pigmentu jauca ar olas dzeltenumu, un tagad tā olas dzeltenuma vietā nāk kaut kādas citi ķīmiskie sajaukumi, kas to tai krāsai ir lielāku nodurību un lielāku plastiskumu, jā, tālāk. Un es teikšu tā, ka visas šīs gleznas savā ziņā, viņas ir papildināmas arī kā sērijās, un katra no šiem darbiem viņam ir savā ziņā arī turpinājums, ja? Un te runājot mazliet par tādu Lāčplēsi, vajag arī pieminēt to, ka šeit ir arī izstādīti
grafikas, kas veltītas skandināvu mitoloģijai. Šeit mēs redzam Odinu, galveno skandināvu dievu, kas ieraudzīja savu runu rakstu, pats sevi piekaļot kājām gaisā ar zobu, to šķēbu uz koka Yggdrasiliem. Jā, un viņš karājoties ar kājām gaisā, viņš ieraudzīja to visu to runu rakstu. Jā. Un šeit ir viņa tie divi kraufi, tie Hūgens un Mūņens, un divi vilki, Keri un Freki. Un, protams, viņš sēž savā zirgā ar 8 kājām slēgt tālu. Nu, un šeit mēs redzam, kā Tors mēģina tajās ķēdē savilkt to Fenriru, to lielo briesmīgo vilku, kas savā ziņā arī izraisīja Ragnaroku, kas aprakstīts kā pasaules gals skandināvu mitoloģiju. Un, protams, te viens vai nekas jau nesanāca. Tas Fenrirs, tas vilks, visas tās ķēdes ir savākas. Un šeit ir vienkārši, kā saka, vesels vikingu parks, kuri dodas jaunā iekārtojumā. Tā. Nu, es teikšu tā, daudz ko es esmu izstāstījis, ja jums ir jautājumies, labāk atbildēšu. Pastāstīja, lūdzu, Karina, kā tehnoloģijas šajā izstādē ir atspoguļotas? Tas ir ļoti interesants. Runājot par to, kā tehnoloģijas savienojas ar mākslu, ir tas, ka, no ko es saskaros, ka tas bija Vācijā. Protams, Vācijā bija baigi trakais tas lockdowns, kad nekur nevarēja iziet un neko, bet glezot gribējās. Un tad man gāja palīgā Google Maps 3D vizualizācija, kur var principā kā pastaigājoties pa to, kas saka, virtuālo to karti. Es skatu, interesanti, taisu screenshotu un ņemu to kā bāzi savām gleznām. Protams, es daudz ko arī pielieku savu. Nu, tā šī, jā, tā bija tā. Jā, un šī te, un tu vēl ir tās Norvēģijas, tā mazā glezna, kas nav plakus čītē. Tas ir savā ziņā radās tajā rezultātā, kad mākslinieku, ja viņš grib iedoties plenērā, kaut arī virtuāli pat lockdowns neapstādījās. Tā, lūk. Jā, un par šo te Marksportu pastāst? Marksportu te ir tāds, kā izmantot dronu, tajos mērķos, laikā saka, viņš jau mākslā, jā? Bet mēs visi labi zinām, ka ar tiem droniem ir vajag kādi tīpaši fotogrāfus, viņiem vajag 101 atļauju dabūt, lai varētu lidināties, jā? Nu, un tas stāsts ir tāds, ka vienkārši, kad tas drons lidināts uz tas pils, jā, viņš kādreiz safotografē tos kadrus, bija vairāk nekā 100 to kadru, jā, viņš kaut kā pa minūtei fotografē vai kā, es nezinu. Tādā veidā tas viss es tad izlasīju, skatos, vajag interesantais kadrs, es ņēmu to kā pamatu, protams, es ļoti daudz arī pētīju, bija man visādas grāmatas un visu par to, kādā pils izskatījās, lai tas būtu daudz maz pieskaitāms realismu, lai nebūtu, jo tajā laikā vēl savā ziņā tas fotogrāfijas, nu tā teiksim, no sērijas izīti smiglā kvalitāte, jā. Tā, un, protams, ļoti daudz aizsaka mākslinieks. Es saku, ko, es gleznot māku, zīmēt māku, un, protams, man ir ļoti daudz vēstos grāmatu, kas arī man palīdzēja radīt šo te gleznu. Jā. Tā. Interesanti, jā, tiešām. Nekurš katrs varētu tā augšas izdomāt. Uzglezno pili. Jā. Vēl viena tālākā pili. Jā, šī ir interesanta glezna tieši noskaņā. Šo te
darbs lockdowna laikā. Es saku, ja vairs grib plenērā, nekas viņam jāapstādinās, jā. Lai gan tas būtu arī virtuālais plenērs, kas ir galvenais glezniņā, jā. Un tagad es arī vēlos tādu momentu pateikt to, ka daudzi, piemēram, domā, ja mākslinieks izmanto fotogrāfu vai gleznu, viņš izmanto kā copy-paste, viņš paņem un pārglezno to pataisto. Nē. Un, protams, ir daži, kas tā dara, un man cik daudz bija arī pasūtījumu, kad cilvēks vienkārši atsūta fotogrāfiju, saka, es gribu tieši tā. Es saku, sorry, es neesmu printeris, es neesmu kopēdājs, es esmu mākslinieks. Ja? Sorry, ja jūs gribat printēt, jūs ejat uz print centru, un ja jūs gribat uz audekla, un tas jūs maksās 30 eiro. Bet darbs, ko jūs gribat par 30 eiro, nekad tas nemaksās tik. Jo darbs, laiks, materiāli, un tas, protams, ir cita tēma, ko es vēlētos, atliek šodien tādu. Bet runāt par gleznu ir tā, ka es izmantoju fotogrāfiju pārsvarā kā informatīvo materiālu, un tā fotogrāfija man ir principā diena. Nakti to pārējus starp krēslu un vakaru es pieliku pati, un arī to visu pārējus arī pieliku. Ja? Māksliniekiem arī ļoti svarīgi ir tas, ka ne tikai, kā saka, iemācīties zīmēt, bet arī tā saucamās termins, kad viņiem ļoti daudz jāskatās citus māksliniekus, viņiem ļoti daudz jāskatās visi tie dabas procesi un jāmēģina iegaumēt. Ja? Un tas savā ziņā arī palīdzēja man šajā jomā vienkārši no kaut kādas fotogrāfijas, kas fotografēta dienā, vienkārši pamainīt citu laiku, ja? Pagriezt pulksteni uz priekšu. Ja? Tā. Mums viņa ļoti interesanti, tās krēslas debesis ar tiem gaišajiem logiem, un kas tikko ietekta, tas ir tā odziņa, kas ir šajā gleznā. Paldies, Karina, par stāstījumu, bet ir tāds jautājums. Karinai, tas ir grūti iedomāties, bet ir kādas, tādas mīļākās gleznas no šīs izstādes, vai kāds varētu uzminēt, kuras no gleznām Karina tā kā... Jā, viņas ir 3. Jā, ir tā kā nominējusi par tām mīļākajām gleznām. Vai jums ir kādas idejas pēc šī stāstījuma? Atlantīda. Jā, viņa man patīk, bet, kā saka, ir manā darā ir 3 gleznas, kā saka, viņas pat izpelnījās goda vietu fonā manā tālogā. Ir gleznas, kuras vienkārši kaut kādu man reizēm pat personīgi nezinām apstākļu dēļ, viņas ir palikušas man ļoti iekritušas, tā dziļi dvēselē tālāk. Tas ir diezgan interesants vērtības, bet nepareizi. Tā gaisma var būt? Arī. Nē, es domāju, ka tā. Sauli? Jā. Sauli. Nē. Viņa. Tā varētu būt. Šita, jā, viena to priekšā. Zelta saule, jā. Jā, tas vēl 2 kolēģi. Kādas idejas? Templis? Plašums. Jā. Kaut arī viņa man bija ļoti krūti paveicama, un es kādreiz eksperimentēju ar to visumu, bet viņa arī man laikam tāpēc, ka es tik daudz laika patērēju un izmocījus viņu pat beidzot. Man viņa kaut kā diezgan dziļi iekrita tajā, teiksim tā, manā favorītu listē. Kaut arī visas manas gleznas ir tādi, teiksim tā, mīļas, jā, bet ir, es saku, 3 tādi, kuri būtu, pēdējā palika. Es tik gribēju piebilst, ka tas visums tiešām ir ļoti biezs un daudz, viņi liekas, ka tur tiešām ir tā. Ļoti daudz visāda civilizācija. Jā, tur
nav vienkārši plakana virsma, bet tur varētu tā kā iegriezt. Nu, kura tad? Kura? Tā stūrīti? Ar osolu? Pipulenu. Nē. Vikingi arī nē. Es zinu, tāpēc es varu teikt. Negaidīju. Tad jau tā tur lēnām. Tā matsbūvēm sakrāt, ne? Nē. Ļoti tuvu. Silts. Jā. Jā. Tāpēc, ka es viņa man ir kā reiz asociācija šita gleznā, kā reiz to silto vasaras laiku, un kad es viņu gleznoju, tas bija kā reiz ar to rāzna, dinamietis, gleznot vēl varēja, vēl nebija tik tumšs, un tad kā reiz, tā bija tā noskrien, tāds klusums, un tā nakts smarža tā, un tas, es pat nezinu, kā to paskaidrot, jā, tas svaigā zāle, nakts smarža, ievat visu, un to visu, siseņu, skaņas un, protams, vēl vārdas pa vidam. Un tas savā ziņā viņai ir vienkārši pēc būtības, viņam, teiksim tā, ir favorīts, jā, tālāk. Paldies, liels, ka Karina tev par šo stāstījumu tiešām mums daudz labāks, kad varējām saprast tavas lomas gaitu, ja? Kā tu dari savu darbu. Paldies! Jā, tagad mākslinieci aicina mūs visus uz šampaniešu glāzi. Un vīriešus lūksim atvērt šos šampaniešus.